Sveika, Kamēlija! Sveika, Vineta! Aptuveni pirms 9-10 gadiem es pirmo reizi saskāros ar gongu meditāciju, kuras vadīja tu. Toreiz vēl kā Daces Traume, kopā ar rakstnieci Kristīnu Mucenieci. Un tie bija sajūtu lasījumi kopā ar skaņu. Vārda un skaņas vibrācija. Un par šo laiku tu esi mainījusi savu vārdu, tu esi Kamēlija. Cits vārds, cita vibrācija. Saki lūdzu, kas šodien raksturo Kamēlijas Traumi un kas ir mainījies? Vineta, tu tik skaistu ievadu ievibrēji ar ļoti dziļu jautājumu. Un es tad arī ar savu skaņu pārslēdzu atbildēji. Tieši tā, kā tu teici, cita skaņa un cita vibrācija ir Kamēlija. Un tas raksturo manas būtības pārmaiņas, tik dziļas, tik plašas, tik pārcimstošas, un tā rezultātā ir jauns skanējums Kamēlija. Mainījies ir ārkārtīgi daudz. Pirmām kārtām tā ir manas iekšējās pasaules izdzīvošanas, nomiršanas, piedzimšanas, beigas un sākumi. Ļoti drosmīgi un tāpat laikā ļoti bailīgi, vājuma pilni, cēli, viedi. Un tā es varētu turpināt, cik daudz ir satikts, lai iepazītu sevi tādu, kādu es vēl sevi nepazinu. Līdz ar to vispirms es varu teikt, ka ir mainījusies mana iekšpasaule, kas ir iedevusi sajūtas un formulējums racionālā līmenī. Un tā ir mana dzīve redzamajā. Paturpinot to, ko tu tagad teici, un tiec arī tik dziļa atbilde, kad gribētos mazliet tagad viņu izvilkt pa dzīpariņā no tā kā mola, atbilžu kā mola. Un tu biji biznesā pirms tiem 10 gadiem, vairāk pat, jāsaka, es domāju, ka pat vairāk, un bija vāveres ritenī, kā mēs jau šorīt runājām. Un tad sākās lēnām tās pārmaiņas. Ja tu tagad paskatītos atpakaļ, tu atzīsti tai, vai tam vajag drosmi, paļaušanos uz nezināmo, spērt kāju nezināmajā, un drosmi arī varbūt atzīt kaut kādā brīdī, ko es daru, varbūt tas īsti nav tas manējais, kā spērt nākamo soli, mainīt. Vai tev bija saules nams Nadažos, tad bijām tikšanās reize, mums bija Ķīpsalā arī, tad lēnām virzīšanās prom uz Vidzemi. Jā, kā tu man tā kā GPS aizvedi manu dzīvi skaisti un palīdzēja man pašai iziet tādā, paskatīties pagātnes punktu un tagadnes punktu. Jā, es varu teikt par sevi, ka es patiešām vienmēr esmu izvēlējusies dzīvot jaudīgi. Labā vārda nozīmē, visgaršīgākajā nozīmē, kas man patīk salīdzināt absolūti ar savu uzvārdu. Es esmu Straume. To tu nemainīji. Vēl nē. Līdz ar to tiešām Straume ar tiem dziļumiem, paplašinājumiem un viņas nezināmajiem, kur straumi ved, kur viņai ir iespējas plūst un tecēt. Un tāpat laikā viņa var būt maza urdziņa, klusa, nemanāma.
Un tu mani aizvedi atpakaļ tajā Daces laikā, kurā es ieskatos ar pazemīgu pateicību, jo Dace izdzīvoja vienreizēju skaistu pieredzes bagātu ceļu, es teiktu tā, horizontāli. Un tas bija jaudīgi, tas bija ļoti ātri, tādēļ arī tur bija daudz darbu pieredzes, izaicinājumu pieredzes, daudz studiju, izaugsmes ceļu, titulu, amatu, tā kā paēst horizontālā līmenī no visa kā. Izvirzīt to mērķi un runāt daudz par mērķiem, par plāniem, par vīzijām, par kritērijiem, par stratēģijām, ko visu man ir iedevuši gan satiktie cilvēki, es teiktu tā līderi cilvēki, gan darba vietās, kurās es esmu bijusi, es arī esmu izvēlējusies pievilkties jaudīgiem cilvēkiem. Un tur es teiktu, ka droši vien sākotnēji neapzināti, es ļoti esmu klausījusies pašai dabiskākajai cilvēka dziņai, tā ir intuīcija. Un es esmu viņai ļāvusies vairāk sekot, un, protams, ka es esmu grēkojusi arī viņu noliedzot, nedzirdot, ko viņa saka, un dabūnot, iegūstot absolūti citas pieredzes, kā mācības, kā tiešām arī savas izvēles, kā rezultātā es dabūnu atbildi, kur bija jābūt, vai bija jābūt, priekš kam bija jābūt, kur ir tas pluss, kur ir tas nulles punkts un kur ir tas mīnus. Līdz ar to jaudīgi nodzīvojot un sasniedzot ārkārtīgi daudz tādas šķietamas laimes sajūtas, šķietamas. Akcentēju. Un nonākot līdz brīdim, kad tu saproti, ka tomēr es esmu pārkāpusi jau to robežu un es esmu sākusi sev melot. No kā es esmu laimīga, kas mani dara laimīgu. Un tā ir tāda spēcīga izlikšanās būt veiksmīgai ārpusē. Tāpēc, ka ir labs amats, tāpēc, ka ir labs auto, tāpēc, ka ir labs atalgojums, tāpēc, ka ir laba dzīves vieta. Ir viss tajā prāta uzstādījuma cilvēka tādās klišejiskās vērtībās, kuras es ļoti ātri izdzīvoju. Un es esmu ļoti priecīga par to, kad varētu teikt, es viņas tā kā visas tā kā tik saspiests tas mans dzīves gājuma ritējums, ļoti informatīvi daudz, un vienā brīdī ir jautājums, kas mani atmodina, cik minūtes dienā es esmu laimīga ar šādu dzīvi. Un vairākās intervijās es esmu minējusi šo savu jautājumu, kurš mani atmodināja no šīs horizontālās aizraušanās. Es vienkārši biju pārkāpusi, pārdzīvojusi par ilgu, jo tā ir ārkārtīgi liela komforta zona. Šai dzīvei, kuru dzīvo lielākā daļa cilvēku. Un priekš manis viss bija iespējams. Es tikai izvirzu un sasniedzu ļoti ātri, Bet pa ceļam, cik tu iztērē sevi, cik tu nogurdini sevi, pārkāpjot tajā daļā, kas tu saproti, ka tas vairs nebija mans. Es esmu par to, ka, man liekas, mūsu tādā gan psihiskajā, gan fiziskajā evolūcijā šis ceļš ir visiem jāiziet. Jautājums ir, cik organiski mēs sajūtam, ka pietiek. Un kurā brīdī? Tieši tā. Un kas tad ir tie signāli, kad, jo katram tas ir savs garums, ilgums, dziļums, un nav vienādu dzīves gājumu, nav divu vienādu ceļu, nav divu vienādu dzīves atspulgu pat. Mēs vienkārši tikai
pārāk daudz fokusējamies būt citu cilvēku dzīvēs. Vērot, no kā viņi ir laimīgi, no kā viņi ir priecīgi, kur viņi ceļo, kā viņi dzīvo, ar cik naudas viņiem pietiek vai nepietiek. Tā vietā, lai pievērstos pa īstam savai dzīvei. Un tas ir ļoti ērti nodarboties ar citu cilvēku dzīvēm. Tā vietā, lai neuzņemtos atbildību, rūpēties par savu dzīvi. Tā līdz galam pagriezties pašai uz sevi. Un tā kā arī man gan profesijas, gan mani amati ir daudz bijuši saistīti ar cilvēkiem un viņu dzīvēm, darīt viņus veiksmīgus. Gan tas ir strādājot apdrošināšanas kompānijās, gan tas strādājot bankā, gan strādājot skolā, izglītības sfērā. Tā ir došana citiem. Tā ir izteikta līdera spēja attīstīt citus, augt pašai un audzēt sev blakus cilvēkus. Un te arī tā robeža tika pārkāpta, kad tā došana un gūšana nebija līdzsvarā. Un kas tad ir kritērija, kad mēs pārkāpjam, pārvelkam to robežu, kad tur ir nokārtotas tās dzīves ieskaits un eksāmeni, jā, tur mērķus iemācījāmies plānot, sasniegt iemācījāmies, darīt iemācījāmies, visa kā tur ir pa ceļam. Pats galvenais ir veselība, pirmais, un otrais tā ir labsajūta, ko dod arī tāds instruments kā nauda. Ja mums nav veselības, nav naudas, vienkārši nav, mēs pat nevaram uzturēt veselību, ja mums nav naudas. Neiet runa par cik, es nerunāju par naudu kā par bagātību, pārpilnību. Es runāju vispār, jo šī zemes enerģijas viela. Viņa vienkārši ir, mēs dzīvojam šādā laikā, kad šī ir tā enerģijas apmaiņa, un nauda ir enerģija. Nav enerģijas, es esmu tukša, un es nevaru pelnīt, man nav resursi, es esmu agri vai vēl, es palieku nekvalitatīva, mani nevēlās tirgū, tāpēc, kad man kvalitāte, jebkurai profesijai krītās, es neesmu produktīva, un, protams, kad attiecīgi, vai man pat nav varbūt enerģijas iet tēju pļavā salasīt. Es vienkārši esmu guļu. Es nevaru to izdarīt. Man kāda negribās. Mēs zinām šos arī stāvokļus, kad mums neko negribās. Es nezinu, ko man gribās. Izdegšana. Ko mēs saucam par izdegšanām, trauksmēm. Un bezgribas šo dzīvi, ka tik bieži nākas mums dzirdēt, es nezinu, ko es gribu. Un es neko negribu. Un līdz ar to, tad, kad notiks šis jautājums, cik minūtes dienā tu esi laimīga, tad es atmodos no šīs aizkavējušā horizontālā ceļa. Un te, kā tu teici, bija drosmīgais, beidzot pavērsiens, aizvērt acis un atvērt sirdi. Ja tikai tad, kad mēs aizveram acis un neredzam to ilūziju pilno dzīvi, tā iešana tumsā man patīk, jā, ko arī Ziedonis min. Tikai tad, kad tu pa īstam dodies tai tumsā un nevis pa citu iemītām takām, tu sāc veidot savu ceļu. Un vai tā ir tautas dziesma, vai tas ir, mums ir tik daudz atstāti pavedieni, tās urdziņas un tās straumītes no citiem, kurās atveldzēties, novilkt basas kājas un tiešām aizvērt acis, atvērt sirdi un sajust, kas ir tas, kādēļ es šeit esmu atnākusi, lai sevi pirmkārt darītu laimīgu. Jo tikai tad, kad es būšu uzpildīta, piepildīta, man ir ar ko dalīties, ir ar ko piepildīt šo ceļu un būt no tā procesa laimīgai. Nevis tikai tad, kad es sasniegšu kaut ko, kā mēs zinām, jā, mērķi, vīzijas un ja es savulaik ļoti daudz mācīju pati cilvēkiem uzstādīt mērķus un prioritātes, un tad ejot šobrīd šo vertikāli jau ceļu, kuru arī uzsāka jau Dace un nodeva tālāk ceļu Kamēlijai, kad uz šī ceļa parādījās Kamēlija, tad paldies bija jānoliek mandātiem, paldies stratēģiju mākslai, vairs man viņu nevajag, jā, paldies kaut kādām tādām stereotipiskām, ja es tev, tad tu man,
Nu, ja ne tu man, tad kāpēc es tev? Nu, ar ko mēs esam neapzināti tā kā sastādīti ar daudz ko sevī, kas nav cilvēka enerģija, ir brīvs plūdums. Jā, nu, lūk, tāds netīšs zvans. Jā. Kā zinām, mēs nejauši nav. Tā ir. Es aizrunājos, kā tu redzi. Redz, kā instruments jūt tavu enerģiju un jūt kaut kādu plūdumu, vai ne? Un tieši, kad ieskanējās šis zvans vai skaņa, man tieši pirms sekundes galvā radās impulsu pēc tavu pabeigtā teikuma. Pirmkārt teikt, sveika, Kamēlija arī sarunā. Prieks, ka atradi laiku būt šeit, un es gribētu, lai tu padalies, lūdzu, kā šajā, ja es to saucu par atmošanās stāstu, kāda loma tajā ir mūzikai, un kāds ir tavs stāsts, tu un mūzika, kad tas sākās un kā tas turpinās? Paldies, Asnāte. Jā, mēs šeit esam tāds skaists trio dāmu, un tavs jautājums ir tik patīkams manai dvēselei, jo, ja es runāju kā cilvēks, tad es jau atceros sevi mūziku kā cilvēks, bet man šķiet, ka tā mūzika nāk līdz, viņa ir pārmantota tajās dzimtes straumē. Un kur ir viņas sākumi, kas to lai zina? Tādēļ es noteikti labprāt izmantoju iespēju pateikties gan mammas, gan tēva dzimtes kanāliem, šīm straumēšanas portāliem, caur kuriem es esmu tieši tāda, kāda es esmu. Un mūzika manī skan, cik es sevi atceros, apmēram no 3-4 gadiem, kad es izgatavoju no kartona klaviatūru. Nu, droši vien es kaut kur biju redzējusi, noskatījusies. Es ar zīmuļiem biju izkrāsojusi balts un melns taustiņus. Un es viņas spēlēju. Un manī skanēja mūzika. Es arvien biežāk esmu sev tā kā lūgusi atcerēties. Interesanti, kas toreiz caur mani skanēja. Un var jau būt tas ir tas, kas pārtraukti nākt arī caur mani šobrīd. Un ar to es vēlos teikt, arī strādājot ar bērniem pati, un ka visos skan mūsu balss, skan mūsu ķermenis, skan mūsu elpa. Tajā viss, kā tu ļoti labi sāki, ir vibrācija, ir enerģija, un visi mēs skanam. Tādēļ es bieži saku, nav svarīgi, kā tu dziedi, ir svarīgi, kā tu dziedi. Vai cepot pankūkas, vai dziedot šupuļu dziesmu, vai atdot, vai braucot pie stūras auto. Vienkārši skanēšana ir tik viegls enerģijas apmaiņas process, kad mēs vienmēr varam sevi iztīrīt no tā, kas jau ir par daudz, un iedot iespēju dienai būt jauniem notikumiem. Un tas ir it visā, mēs redzam šobrīd, man liekas, pēdējā 10 gadi ir, kad cilvēki tik izteikti ir uz šiem atmošanās pavadieniem, caur ūdeņiem, caur ceļojumiem, caur meditācijām, caur dažādām viedām zināšanām, un nav jau pareiza, nepareiza atmošanās ceļa. Svarīgākais ir sajust savējo un neuzspiest citiem kā absolūtu patiesību, ka tā ir tev jādara. Es iesaku katram tieši aizvērt acis un sajust savu iešanas ceļu, un man tā ir mūzika, tā ir skaņa, un jo tālāk es esmu aizgājusi no savas būtības, tie ir bijuši punkti, ka es esmu bijusi ļoti tālu no mūzikas un skaņas. Un tas jau ir signāls atkal, es slikti jūtos,
kā es teicu, arī ķermeniski, organismiski, es slikti jūtos, jo manā dzīvē nav mūzikas, manā dzīvē nav skaņas, lai arī es klausos vai es apmeklēju kādu koncertu, bet runa ir par to radīšanas procesu, kas man ir iedots, kā uzdevums radi mūziku. Un ja es savas būtības priekšā nododu šo augstākā uzdevumu un nepildu viņu, nu tad, lūk, mums nāk šie šķēršļi un likstas un klupieni, tāpēc, kad es neeju savu ceļu. Un tad, kad mēs ejam savu ceļu, tad mums ir šis plūsmas, šis viegluma, šis plūduma. Visur, kur mēs dodamies, ir mūsējie, ir savējies, labi jūtos, man nāk jaunas idejas, iespējas, un tā enerģijas jauda ir kā jūras viļņi, tu esi augšā, un tev ir visa kā daudz, un atkal tev ir jāatrod līdzsvars, ka nenāk nekā, un nepārdzīvot par to. Tagad ir rāmais, tagad nav nekāds 9. vilnis. Tu drīkst nedarīt neko. Tu drīkst, ka tev nav domu, tev nav ideju. Jo mēs jau esam ar to, un es arī esmu tāds padomu laika, kā tu drīkst to, ko nedarīt, tāds vispār nav iespējams. Slinkot. Jā. Nē. Tas ir moments, kad tieši bezdarbība ir atspēriena punkts radošumam. Jā. Bezdomība, bezdarbība, tukšums. Vajag šo tukšumu un viņā pakavēties, lai tu vispār būtu tīrs, jo tikai tukšumā un tīrībā mēs sadzirdam to nākamo. Tad, kad mēs esam troksnī, jā, mēs nedzirdam savu. Un līdzīgi kā arī vētras, kas šobrīd Latvijā piedzīvotas ārkārtīgi svarīgi. Jā, lai gāžas vecais, lai plīs, lai cik tas ir nērti un varbūt kādam materiāli ļoti sāpīgi. Bet kolektīvā telpa un šis visums, kas viss ir sastāvējies no visu šī dramatiskuma, kas pasaulē šobrīd notiek, paldies Dievam, ka ir vējš, kas atvieglo mums izdarīt daudz ko. Paldies Dievam, ka ir saule, paldies Dievam, ka ir uguns. Vienkārši mēs pa lēnu kustamies ar savu pamošanos. Ja? Tāpēc visas dabas stihijas patiesībā mums tieši palīdz, lai kā mēs varbūt uzreiz to neieraugām. Redz, Asnāt, es izplūdu no skaņas, no skaņas, bet skaņa un mūzika ir mana būtība. Un tādēļ arvien vairāk caur to nākas noticēt, ka es dziedu tā, kā es dziedu, es komponēju tā, kā es komponēju. Es daru to tā, kā es, un neatmērīties uz ārpasauli. Un būt uzticīgai tam visuma nodomam, kosmosa, Dieva, kā gribam saucam. Darīt to uzdevumu, kas man ir uzticēts, un tad jau viss ir kārtībā. Bet līdz ko es novirzos no savu uzdevumu, un mūzika un skaņa ir viens no tiem. Tas jau nav tā, kā mēs esam tik daudzpusīgi, talantīgas būtnes, kā enerģija, kā gaisma, kā mīlestība, kā esība vispār. Tādēļ tā jaudīgā dzīvošana ir, ka es esmu laimīgi piedzīvot tik daudz, ka ar mani notiek viss, kas dažāds. Un tā ir tā, man liekas, bagātība, dēļ kuras es esmu šeit kā cilvēks. Es arī pirmo reizi tevi iepazinu, jeb satiku caur gongu skaņām, bet, protams, es manīju un zinu, ka tu spēlē vairākus mūzikas instrumentus, un šī mūzika caur tevi skan caur dažādiem instrumentiem. Man šķiet, vai tu esi varbūt pamanījusi, ka līdz ar tevi, kad tu mainies savā ceļā, vai tevi atrod arvien jauni šie mūzikas instrumenti, lai skanētu, lai piešķirtu tev vēl citādu skaņu, lai tu varētu vēl izteikties mūzikā? Asnāt, tu pilnīgi precīzi pateici. Tieši tā tas arī notiek. Jā. Tas ir kā ar pieredzi, ka mēs kaut ko esam tā kā izgājuši, apguvuši, un es jūtos jau labi un droši ar to instrumentu, ko es varu gūt un iegūt. Un tad, jā, kaut kāda ir sajūta un aicinājums, kā šis skan. Un patiesībā tiešām instrumenti mani atrod, ne es viņus. Tas nāk caur cilvēkiem, tas nāk kādām satikšanām, skaistām ceļojumiem.
tas atnāk dabā bieži vien. Ir kaut kādas skaņas un man ir asociācijas ar instrumentu uzreiz. Kā es arī mājās saku, ka bieži atgādinu. Atcerieties, ka es dzīvoju caur ausīm. Visved ir mājas trokšņi, ka kāds var ar čībām skaļi staigāt, vai tas ir lielpilsētas skaņas, troksnis, vai es visu dzīvi uztveru caur ausīm. Tas ir man tas jūtīgums, kas tiek dots, un caur ausīm arī, caur šo dzirdēšanu notiek ļoti daudz arī mācības pieņemt, šo trauksmi pamanīt, no kā es palieku trauksmīga, no kuras skaņas vai no kuras. Tieši tāpat kā mēs jūtam, satiekot cilvēki, no kuriem mēs saplūduši, tā kā sen satikušies. Bet pēkšņi tu jūti, ka jau tu pirms tam, tu jau nosaucot to cilvēku vārdu sevī. Mēs pat to nepamanām, bet tai vārdā jau ir tā enerģija, tas skanējums, nav disonanci rodās. Un stāsts nav par sliktu cilvēku. Nav tāda cilvēka vispār. Bet stāsts, ka nebūs. Nav mans. Vienkārši šobrīd nav mans. Un līdz ar to visas šīs te vērīguma, tādas mikro sajūtas, ko arī es attīstu savā ceļā caur mūziku, tas ir vērīgums. Un patiesībā caur mūziku es mācos dzirdēt klusumu. Tik skaisti, es ar tevi dialogā tu runā, un es klausos, un es runāju ar tevi klusumā arī. Tu paturpinot par mūzikas instrumentiem, un sākumā arī pati minēji, kad vēl Daces traumas laikā, jāsaka, jā. Laukā arī. Laukā, jā, nevēl tā, nekas jau nenotiek nejauši. Un par jaudu, ko tu teici, tu pievilkies, tev pievilkās cilvēki jaudīgi. Līdzīgs pievelk līdzīgu, jauda stāsts par tevi. Un gongi. Gongi, kamēlija, jauda, skaļums, visuma, skaņas. Saprotu, ka pirmā saskara ar gongiem tev ir bijusi nejauša, un pēc tam jau sekoja apzināta izvēle. Kā tu no šodienas skatu punkta raksturotu šo tandēmu, tu un gongi? Es atkārtošos par garšīgumu. Man ļoti patīk lietot tik garšīgi pateic, un par sevi šādu raksturojumu no tevis dzirdēt. Tas ir ļoti, tas nav ikdienišķi. Tas ir ārkārtīgi brīnumains kompliments, kā tu iesaiņoji, kā tu pateici. Un tad es saku, jā, tā esmu es. Gadus atpakaļ es noteikti teiktu, Vīneta, vai tu tiešām, ko tad tu tur tā. Ka mums ir šis nepieņemšana. Mēs dodam to mīlestību, un tad es saku, nē. Pašvērtējums kaut kāds. Protams. Bet jau kolektīvajā laukā jau. Protams. Jo kā tad tu drīkst izskatīties laimīgs un priecīgs, ja notiek karš, piemēram, jā? Vai tu, kas ir mūsu arī ikdienas, jā? Vai tu drīkst izskatīties priecīgs, ja blakus tev stāv cilvēks, kurš ir slims ar savām lietām, jā? Un tiešām tur ir. Līdz ar to te ir atkal tāds veselīgs apziņas, tiešām pašnovērtējums, pašvērtējums. Nepārspīlējot atkal, bet būt patiesam savā, un es saku, jā, Vineta, tā esmu es. Un gonga satikšanās, kas ir šī visuma skaņa, tas laikam ir šeit uz zemes tas augstākais mans sadarbības partneris. Šī vibrācija, šis tiešām arī skolotājs, meistars, kas mani arī pamodināja no tās horizontālās dzīves. Jo, kā tu teici, mana gonga satikšanās, mēs sakam, ka nejauša, bet visumam bija uzdevums, kad viņš jau redzēja, ka es esmu gatava tam, ka vai arī ar mani jau ir tik traki, ka vajag kaut kā sūtīt, jo mēs jau tās zīmes noliedzam. Protams, ka man arī bija zīmes. Nozogu tur mašīnu, zaudēju naudu, piemēram, jā, vai ar veselību jau ir tas jau slikti.
Mēs, šitas jau pāries, šito jūs tā kā sadakterēja, šito, nekas, labi, mašīna, nav jābrauc tā, tad mēs attaisnojam ļoti skaisti tās zīmes. Bet vienā brīdī, kā es saku, nāk tas grūdienis un mēs esam izredzēti, ja kāds augstāks spēks mums, viņš vēlas, lai es dzīvotu. Viņš vēlas, viņš redz man un dod to iespēju pamosties. Un tā bija satikšanās arī ar gongu skaņu un atgriešanās pie koklītes, ko es biju noliegusi. Un tu man jautāji par tiem mūzikas instrumentiem, tad bērnībā mans pirmais instruments bija šīs, kartona klavierītes, šī klaviatūra. Un tad ātri vien man uzdāvināja vecmāmiņa Baltkrievu akordeons bija tāds maziņš akordeoniņš. Es viņu nevarēju paspēlēt tā kā vajag, jo es biju ļoti maziņa augumā. Es viņu uz grīdas noliku un tā kā klavieres tur spaidīja viņu. Bet turpinot tālāk, manas vecmāmiņas nodoms, ko viņa tātad zināja, ka man ir jāspēlē kokla. No kurienes tas viņai, un tā viņa arī man šo ceļu tā kā bija uzlikusi, un to koklītis arī Valmieras mūzikas skolā pabeidzu koklis klasi, protams, spēlēt arī klavieres. Un lūk, tā kā, tie koklītes ceļi man beidzās apmēram ap gadiem 17, 18, jo ilgi gadi spēlēju koklētāju ansambļos dažādos, un dziesmu svētki pirmie tika piedzīvoti atmodas laikos un tā tālāk. Bet, protams, ejot biznesā, kāda kokla? Jūs jau ziniet fantastiskāko teicienu, nav laika. Nav laika kam? Sev un savai patiesai būtībai. Jo, ja arī mūsu ceļš ir būt juristam, advokātam, diplomātam, prezidentam, mēs visu šo dzīves ceļu līdzsvarojam, kā jūs teicat, radošumā. Jo vairāk mums ir savu būtību, enerģiju, mums ir kaut kur jāiegūst, jāražo, un tas ir radošums. Un līdz ar to šis ceļš pie gonga nonāca tieši tajā krīzes brīdī, kad visu man bija plāns mani atmodināt. Un es tiešām pateicoties apdrošināšanas kompānijai un ļoti spēcīgai vadītājai, kas arī šobrīd vada vienu no lielākajām apdrošināšanas kompānijām Latvijā. Viņa ļoti daudz arī mani ieguldījās, lai attīstītu mani, un viņa man bija aizvedusi uz tādu izaugsmes semināru, kas noslēdzās ar gongu skaņu meditāciju. Un tad es viņā atrodoties, vienkārši asaras tek pašas no sevis. Ir grūti saprast, kāpēc tāda reakcija, bet tā ir tāda sajūta, ka tu visu dzīvi meklēji, no kā tu patiešām gribi būt laimīgs, bet tu nezini pat, kas tas ir. Tas ir kā arī to cilvēku satiekot. Un tad, kad tu viņu satiec, ir. Un tā bija tā gonga skaņa, kas vienkārši dvēseliski mani paņēma manu enerģiju un tā kā uz rokām un teica, lūk, uz osādi, redzēt, ja? Un pēc šīs nodarbības es devos pie meistariem no Lietuvas, tie ir Alīsija un Ričards, un es saku, es gribu mācīties. Un viņi saka, tādi jau mums daudzi te nāk pēc tām sesijām, un es pie sevis saku, jūs vēl mani nepazīstiet. Un tā arī bija, nepagāja ne mēnesis, es biju jau pie viņiem un mācījos un devos šajā skaņu pasaulē. Un visu, ko es darīju, un arī pirmo gongu, es iegādājos sev. Es esmu tāds cilvēks, ka es praktizēju pirmkārt sev visu, un tad es varu runāt par to, kā tas strādā. Pārbaudi caur sevi. Jā, bet es vienmēr saku, es esmu praktiķis. Vispirms es esmu praktiķis. Lūk, tādēļ šī visuma skaņa, es jūtos izredzēta, ka mani viņa dzīvo, ka mani viņa saista, ka man ir bijusi vēlme viņu jau nodot tālāk citiem,
audzējot skolēnus jau un nododot šo skaņas pasauli, un kā arī Asnāta teica, tie instrumenti ir atnākuši flautas, stabules, vēja zvani, kristāla skaņas, kalimbas, Tibetas trauki skanošie un dažādu vēl tautu un kultūru instrumenti, jo patiesībā tajā visumā mēs visi esam tāpat kopā. Un tad arī parasti, ka es to ceļojumu tādu vedu caur daudziem instrumentiem, tad, protams, es bieži vien noslēdzu ar to latvisko, ar to koklas skaņu, ar tā koka skaņu. Un skaidrs, ka mājās mums vienmēr ir jāatnāk, lai kur mēs izceļotos pa Tibetām un kalniem un upēm un aizām, bet tā atnākšana mājās jau arī ir svarīga un atzīt, nenoliegt, kur mēs esam bagāti. Cik skaisti. Tā ir, jā. Paturpinot vēl, es tiem gongiem nelikšos mierā. Jā, mēs esam piedzīvojuši jau arī kopistiski vairāk kārtīgi šos gongu pasākumus, gongu pēcpusdienas, un tikko vēl bija vasai 1. oktobrs viesu māja Agave, un es teikšu tā, ka prāts vienmēr sagatavo uz kaut ko vienu, jo tā tad, kad jau ir iepazīts, es jau zinu, kas tur būs, un prāts gatavo, tā tagad būs tāds nodoms, un tagad es jutīšos tā, un man būs tādas bildes, un tad mēs nonākam visā tajā, kas saucās gongu pasākums, gongu jūrā peldamies. Ja, nesam straumes palīdzību, mēs nesamies iekšā. Burtiski straumes palīdzību, kamēlijas. Jā, un tad notiek šoks, jo tas bija manā pēdējā reizē, tas šoks, kas liekas, kas tas tāds bija, absolūti iziešana no komforta zonas un prātam kaut kas neaptverams ar dažādām sajūtām, bet no tavas ilgadējās pieredzes, vai tu varētu padalīties, kas notiek ar cilvēkiem šajās skaņu meditācijās, konkrēti gongu meditācijā? Kas notiek? Paldies, šis ir ļoti vērtīgs jautājums katram meistaram caur savu pieredzi. Jo, protams, ka daudz var runāt no zinātniskā viedokļa, kas notiek ar skaņu un vibrāciju un skaņu viļņiem, bet es to atstāšu zinātnieku pētnieku ziņā. To var izlasīt publikācijās. Fiziķu ziņā, tieši tā. Un es arī, man tik dziļi vispār pat nav jāiet, jo tas parasti ir tāds arī ļoti racionāliem cilvēkiem jautājums, kas tur notiek, kas tas ir, cik tas ir, kādās frekvencēs un tā. Līdz ar to priekš manis ir svarīgi rezultāts caur sajūtām, kādas viņu saņemu un kā jūtas atkal mans ķermenis, mana veselība un kā jūtas. Līdz ar to pirmkārt ir mana ķermeņa sajūtas par šiem visiem gadiem, kas man ir veidojuši caur skaņu un vibrāciju, kā arī strādājot daudz ar cilvēkiem, individuāli un grupās, esmu līdzstāvoša vai klātesoša, kas notiek ar cilvēka, ja var teikt, psihiskajiem, fiziskajiem procesiem viņos. Tādēļ arī mana atbilde noteikti būs caur tikai un savu pieredzi, un jāatzīst, ka katra pieredze atnes man jaunu pieredzi. Tieši tāpat kā tu saki, tu gāji jau zinot, būs jāapguļās, vai būs plēdiņš jāuzsadz. Jā, es jau zinu, kā tur tās gongu skaņas ir. Es tagad atpūtīšos, jā, beidzot no tā skrējiena, ja cits domā, vai tas, kurš brauc pirmoreiz, ārprāts, kas tur tagad notiks. Un tieši tāpat, jo nav divu vienādu stāvokļu, kuros notiek šis laiks. Katru reizi ir tagadne, tieši tā kā šis brīdis. Un gongs ir tikai atspulgs tam enerģijas stāvoklim, kurā mēs atrodamies visi tajā brīdī. Vai tajā telpā, vai kosmosa telpā, vai visuma atkal, cik plaši mēs gribam raudzīties. Un tā kā es ļoti esmu strādājis pie savas intuitīvās enerģijas sajušanas, es esmu pateicīga, ka man ir šī spēja varbūt just pirms to ieeju vēl tajā telpā. Vai es vispār gribu tajā telpā spēlēt gongu? Vai es gribu tajā vietā būt? Un, protams, kad ir bijušas arī pieredzes, kad, nospēlēšu tur. Un es neesmu apmierināta. Tāpēc, ka es slikti jūtos vai nebija kaut kas līdz galam. Un priekš manis ir svarīgi šo higienu ievērot attiecībā uz sevi, lai es kā meistars, kā radars, kā tilts starp to neredzamo pasauli un redzamo,
būtu saskaņā ar to, kā es jūtu to kā saskaņu. Un gonga vibrācija atspoguļo to stāvokli, kādi mēs esam. Un tā ir jābūt tai spēja sajust. Visi jau to jūt. Man liekas, ka tu arī esi bijusi pie gonga un ka tu ar vālīti pa viņu paspēlē, pieliekot plaukstu, var just, kā šīs dabas metālu sakausējums vibrē fiziski. Ja? Tu jūti to vibrāciju, pat plaukstu turot varbūt 2 centimetri no gonga. Un šis bronzas, vāra, zelta, sudraba un alvas un vēl dažādu metālu sakausējums, šī dabas vielu, es teiktu, sakausējums, kuru spēlējot rod šī vibrācija, un mēs viņu jūtam. Tieši tāpat kā ir cilvēkiem tāds jūtīgums, ka viņi jūt cilvēku vibrāciju. Un tas ir tik skaisti, ka mēs kļūstam arvien jūtīgāki. Jo arī man kādreiz teica, ka es biju maza. Kur tu tik jūtīga? Uzreiz raudi. Kur tu tik jūtīga? Un tas bija ar noliegumu. Ja? Vai zērniem, ja? Vai jauniešiem, vīriešiem. Kur tu tik jūtīgs? Kolosāli. Es aicinu būt mums visiem gaišjūtīgiem, gaišredzīgiem, gaišdzirdīgiem. Un šo jūtu spēju, kas ir iedota mums, mēs vienkārši visi tādi, mēs visi varam visu just. Mēs tikai esam to saslāņojuši ar visiem tiem šī gadsimta slāņojumiem. Tad tagad tīram ar visu, ko nost, ar ūdeņiem un peldēm un ceļojumiem, meditāciju, ko katrs tīra nost. Un visu šo var sajust un izjust. Līdz ar to šīs cilvēku reakcijas ir tik dažādas, katram savas. Un, protams, kad es vēroju, es jūtu un es arī redzu, man ir jābūt apzinātai. Labā ziņa ir tā, ka daba nekad sliktu nevar izdarīt. Kā līdzīgi ar vētru, ja kaut kam ir jālūst, jāgāžās, jātīrās, lūdzu. Un skaņa gan būs tas, kas izdarīs to kairinājumu. Jo, ja tu esi cieties gadiem ar aizvainojumu, vai turējis viņu sevī, vai tur ir bailes, kas mums ir, kas ir gongu vibrācijas pirmais tāds attīrošais, no kā attīra mums tās ir baiļu, visa tā bukete miljoniem, no kā mums ir bailes. Un skaidrs, ka tas radīs diskomfortu guļos gongos. Kāpēc manī nāk trauksme? Tāpēc, ka tevī viņas ir. Un tas ir skaisti. Ieraugi, kas ir tevī. Nebaidamies ieraudzīt to, kas ir mūsos. Aha, manī nāk trauksme. Interesanti. Tagad es pagulēšu, paskatīšos, no kā man tā trauksme ir. Un jums caur domu vai caur kaut kādu vizualizāciju acīm ciet atnāks. Vai tur bērnības kaut kāda epizode, vai konflikts ar vīru, vai kaut kāda, noliegums, vai kaut kāda vainas milzīgā jūsu sajūta. Visu mēs varam ieraudzīt ar šo redzi, kas ir jušana. Un līdz ar to man ir dziļa paļāvība atļaut cilvēkiem notikt saviem procesiem ar saviem ķermeņiem. Tur viss var notikt tikai par labu visam. Es nedrīkstu uzņemties atbildību pārdzīvot, kas mums ir arī tāds, ārvats, ziniet, tev bija slikti. Ja tu jūties vainīgi. Jā, lai arī tad, kad es sāku strādāt ar nodarbībām un cilvēku grupām, man bija daudz arī tādas pieredzes, pēc kurām es jutos slikti, tāpēc, ka es tiešām to arī darīju. Es pārdzīvoju par šiem cilvēku stāvokļiem. Jo mums jau jābūt jau visu laiku visam labi ir. Kā tad tu tā atnāc atpūsties, relaksēties? Un pēkšņi saka, ka es jūtos diezgan slikti. Kādas tur lidmašīnas lidoja vienam, un vienam tas tur, un vienam vispār sāpēja sava niere. Jā, vai es saku, lūk, šis ir tas smalkais juvelieris, šī vibrācija, kas tiek tā līdz pat šūnu līmenim un atrod ar mums pastrādāt, un ķermenis ir laimīgs, jā, un prātam ir jāatkāpjas. Un tāpēc viskaistāk ir pavērot bērnus skaņu procesos. Viņi aizmieg, un tas ir kā šūpuļdziesma. Viņi ļaujās, viņi lūk iepeld šajā skaņu upē un peld. Tur
ķermenis pats zina, kas jādara ar visu to skaņu vibrāciju, augstākām frekvencēm, zemākām. Vienkārši šīs gongu skaņas ir tik jaudīgas, tādēļ bieži vien cilvēku apziņas viņus tā kā baidās, jo tas nav ikdienišķa skaņa. Mēs tā kā sabīstamies. Mēs vairāk dzirdam arī visādas mūsu klasiski dziesmās un vokālos, kas ir mūsu diapazonos, tās pieņemamās skaņas, bet gongi jau tur nav sākuma un beigu. Tur nav, tur ir tas. Un patiesībā gongos es vienmēr dzirdu to, kādi ir cilvēki. Kā man viņš jāspēlē? Gongs spēlē mani. Tur jau ir tas, kad nav notis, lai arī viņam ir tur viena pamata tonalitāte un tad ir virstoņi, bet gongs raida to enerģijas jaudu, vai viņš negrib skanēt. Vai tieši otrādi man atliek tikai pieskarties un tā skaņa pati sāk dzīvot savu dzīvi uz visām pusēm. Un tas ir tas virzītājs, kā es jūtu, jo spēlējam mēs visi, kas atrodamies tajā telpā. Tā ir mūsu kopīgā enerģija. Un līdz ar to man ir kaut kur jājūt tā robeža, kad mēs spēlējam, un kur ir tā robeža, ejam tālāk. Un ir šis attīrošais ceļš, kad ceļam augšā visu, ko esam sadzīvojuši, ko mums vairs nevajag. Un vienā brīdī tu jūti, ka viss tas tā kā šampaniešu pudelē korķis izšaujās. Jā, tad ir tā kulminācija gan skaļuma ziņā, un tas tā notiek. Tas pirmais ir attīrošais ceļš. Mēs tā kā uzvaram visu to, ko esam sadzīvojuši. Un tad, kad ir kaut kas attīries un aizgājis, un tad jau mēs strādājam pie enerģijas ražošanas, lai nāk tas skaistais, jaunais, brīvais. Un tādēļ parasti arī šī gongu vai vienkārši arī šī mūzikas skaņu vai instrumentu skaņu ceļojums parasti ir stunda, jo tā arī ir tā pieredze arī no meistariem vispār, kad, bet arī es pulkstenī neskatos, man nav nekad blakus pulkstenis. Vienkārši tev ir atkal tas intuitīvais, un cilvēki ved, un tu jau vari just, kurā brīdī pietiek. To var just. Un līdz ar to skaisti ir arī atgriezt. Un es ļauju būt dažādiem stāvokļiem, būt nērtiem, kāds grozās, kāds saklepot. Jā, īpaši kam astmiņas, kam vēl kaut kas, kairinājums parādās, aiziet, lai klepo. Jā, kāds grib piecelties sēdzu stāvoklī, lai sēž. Kāds, es zinu, man pat pieceļās stāvu, lai stāv. Katrs drīkst darīt tā, kā viņš jūtās. Un tādēļ arī, tad, kad cilvēks sāk pirmo reizi, es bieži vien arī izstāstu tādu mazo ievadiņu. Bet būtībā vajag vienkārši ļauties. Man bija interesanti domāt par to, kā tu, kā gongu meistars jūties pēc šīs gongu meditācijas vadīšanas, jo, kā tu minēji, tu katru reizi nolasi to telpu un enerģiju, kas tur ir, un tas viss iet ar tevi. Un man šeit nāk prātā pat salīdzināt līdzīgi kā, psihoterapijā ir dažādas metodas, kā pēc tam terapeiti pārnes to enerģiju, kas nav viņu, kādas varbūt ir tavas metodas un kā tu jūties pēc tam? Jā, paldies. Interesants jautājums, un uz viņu es atbildētu droši vien arī pēc katra dzīves kaut kāda pieredze gada citādāk, jo arī es mācos izprast sevi, savas reakcijas, caur cilvēkiem, caur skaņu un dažādi. Bet, protams, kad manā dzīvē ir bijis liels ceļš, kad es esmu mācījusies gan psiholoģiju, gan psihoterapiju, kur atkal ir bijis jāsajūt tā robeža, nepārkāpt. Un tad tu visu analizē, preparē. Un tu vienkārši jau nogursti pati no tā, tāpēc, ka prātam baigi viegli ir ar šīm visām gudrībām. Viņam beidzot ir ko darīt. Viņš ir laimīgs. Jā. Un te es atkal ļoti skaistu pieredzi sevi eju, noliekot nost, lai mana dzīve, manas personīgās attiecības ar cilvēkiem nekļūst par terapiju. Un te bieži vien arī tiek pārkāptas tās robežas. Es gribu dzīvot, neanalizējot, ko es tagad jūtu par asnāti vai ko es tagad jūtu par vinetu. Es ļaujos šajā tagadnības stāvoklī, ir tā kā es jūtos es. Un tad, kad mēs esam enerģētiski diezgan tādā labā formā,
Nu es esmu kā kalns. Jūs jau man nevarat izkustināt, jūs varat tikai vai nu apiet vai pāriet. Nu, kā kalnam, jā. Nu, es varbūt tādu banālu piemēru, bet ko es gribu teikt, ka jo vairāk es uztraukšos, ka kāds man ievainos vai kāds kaut ko man gribēs izdarīt, jo vairāk es ar šīm domām piesaistu šos notikumus. Mēs jau esam tas, ko mēs domājam. Bet ja es mēģinu būt un strādāt ar sevi tiešām tajā bezdomu stāvoklī un tajā noliekot nost, kādas jūs esat atbraukušas. Man nav jākāpj tajā stāvoklī šobrīd. Tāds nav uzdevums. Ko man tur darīt? Galvenais, lai esmu es sevī kā centrs. Es esmu tas kalns. Kā es jūtos? Jā, ja mēs ar Asnātu sarunātu, un tu būtu mana klienta, un tā būtu tiešām iespēja, ka tu saki, Kamēl, es vēlos, lai tu man palīdzi tādā situācijā. Jā, es sēžu un es atveru savu, kā saka, būtību, lai es sajustu, iekāptu, kā saka, tavās dzīves kurpītēs, un es varētu tev vispār iedot kaut kādu padomu. Bet arī tas ir tik man jau pieredzes vērts stāsts, kas ir vispār atsevišķa nodaļa manā dzīvē. Tāpēc es vēlos teikt, ka es pirmkārt esmu fokusēta uz savu labbūtību, savu pašsajūtu, savu enerģijas fórumu. Un tie, kas mēs saplūstam, lai mēs arī saplūstam tiem, kas mums ir jāsaplūst. Tāpēc, ja jūs ziniet, neatbrauks tam, kam nav jāatbrauc cilvēkam vai kā tas notiek. Un, protams, ka tās ir arī tādas, man nepatīk vārdu lietot tehnikas, bet tā ir tāda iekšējs darbs ar sevi, ka, ja es esmu gaisma, iztēlamies, jūs man nevarat pieskarties, jūs man nevarat izslēgt. Nu, nevarat, es neesmu slēdzis, es esmu gaisma. Jā, vienkārši, tas tā varbūt banāli skan, bet šajā brīdī ir tā, kad cilvēki atbrauc ļoti dažādi, ar ļoti smagām dzīves pieredzēm, un viņi tādi brauc, tāpēc, ka arī viņi grib strādāt ar sevi. Tas jau ir ļoti labi, un te ir tas atkal tas līdzsvars, zinot to, ka cilvēki atbrauks jau ar to, bet ne visi atbrauc jau arī, ka viņš ir vienkārši tajā punktā, ka viņam viss ir tik labi, un viņš arī grib dalīties ar to vēl, vai uzpildīt sevi vēl vairāk, paplašināt. Bet tā proporcija, protams, ir vairāk, tomēr ir cilvēki, kas ir risina procesus, un tas ir normāli un dabiski, un tāpēc viņi ir atbraukuši uz gongu skaņu, lai skaņa atrisina viņa dzīvē kaut ko. Līdz ar to arī es šī te jau vairāk kā 10 gadu pieredze esmu tulkojuši sevī šos stāvokļus, esot ar cilvēkiem, un arī pēc tam ir bijis tā sākotnēji, ka es esmu pārgurusi no tiešām, tāpēc, ka es esmu bijusi visu tavu cilvēku dzīvēs sajūtās, uztraucoties, kā Asnāt tu jūties, kā Vinet tu jūties. Un tad tu uzdod, tev šito vajag? Vai tas kaut kā palīdzēja tiem cilvēkiem vai man? Nevienam. Tātad šito šķērējam ārā. Un šī arī ir šī darbs ar sevi, jo tiešām es nemitīgi strādāju ar sevi, bet nepārkāpjot atkal to robežu, ko es esmu arī sevi stūrī iedzinusi. Visu analizēt, visu preparēt, visu tulkot, visu izpēt. Nē. Ielai sevī brīvību, dzīvi, brīvu enerģiju, plūst pa šo upi bez analizēšanas. Man bieži mājās sanāk tā runāt arī, kad, lai es nevērtēju cilvēkus kā klientus, piemēram. Nav, es esmu laimīga dzīvot ne kā ar klientiem vai ne kā ar, vai tur veikalā pārdevēju, tur tagad tā, Visi tīri intuitīvā līmenī, es ieju kafejnīcā, man jau ir sajūta, nepatīk, kā smaržo, nepatīk, veikalā ieja mūzika, ej ārā, nebūs tas pirkums tev, ja tu viņu nopirkst zem tās mūzikas fona, vai nepatīk, šī smarža, kas mums ir vispār oža, mums ir viss, jā. Vai kaut kas nepatīk, ej ārā, vai es pat esmu dažkārt apsēdusies pasūtījusi jau ēdienu, un es redzu, kāds cilvēks man apkalpos, nebūs, es iztērēšu naudu, laiku, un liksies, ka es būšu pēdus, bet es gribēšu ēst jau pēc stundas. Tā ir tāda ļoti filigrāna sevis tiešām izkopšana, tādā domājot par sevi kā par prioritāti, un absolūti par sevi kā par mīlestību. Tā es izrādu, ka es sevi mīlu, nevis bieži vien, tas ir egoistiski. Es sevi mīlu.
Es vēl šajā kontekstā tādu, teiksim, tādu varbūt nedaudz sievišķīgāku jautājumu, bet es arī, mums nav bilde podkāstā, ja? Mēs neredzam Kamēliju, bet Kamēlija, ieraugot tevi, es uzreiz redzu tavu personību vizuāli. Man liekas, cik tev ir svarīgi parādīt vai izpaust sevi, savu personību, savu sajūtas ar tavu vizuālo tēlu? Paldies! Ļoti. Tas ir ļoti sievišķīgi, burvīgs diskusijas vērts katrai sievietei. Viņas tēls, un tēls, tā ir enerģija. Tēls ir tikai rezultāts iekšpasaulē. Vai nu mēs viņu tušējam un slēpjam, vai mēs papildinām savu iekšpasauli ar tēlu. Un es esmu bijusi visādākos dzīves stāvokļos. Ir bijis tā, kad ir bijis tik iekšēji slikti, bet ārējais es iztaisījusies labi kostīmi vai kleitiņas vai rotiņas, un mēs taču radām to tēlu par veiksmīgu, laimīgu imidžu sievieti. Un tāpēc jau ir bijušas man arī dzīvē situācijas, kas atļausies pateikt, vai tur asara birst kādam, kā man likās, ka tu dzīvo tik laimīgu dzīvi. Lūk, mēs jau pašas radām ar to tēlu, vai nu to īstenību, patiesību, vai arī mēs spēlējam šo teātri. Un sievietes ir ārkārtīgi teatrāls būtnes no dabas, bet ir arī šis, kā jebkura pasakai vai izrādē, ir lomas, kuras ir mūsu lomas, un tāpēc, ka mēs esam paredzētas šīm lomām būt mātes, vai nebūt mātes, vai būt priekšnieces, vai nebūt priekšnieces, vai būt sievas, vai nebūt sievas. Katrai sievietēm ir ārkārtīgi daudz lomas, un nav atkal klišejiski jāpieturās, ka visām sievietēm jābūt visām lomām. Absolūti nē. Bet asnāt, jā, mans tēls ir ārkārtīgi svarīgs, lai ieraudzītu sevi no malas. Un tāpēc man patīk, ka mani fotografē, jo tad, ieraugot bildēs, es redzu arī savu patieso, kur es izliekos un kur es tomēr esmu es. Un tā atkal tā foto vai video, tas rullīts, ir tas mans spogulis, kurā es atkal varu ar sevi pastrādāt, vai kurš žests man nepatīk. Nepatīk man, bet es gribu ieraudzīt to. Un vai kaut kādi vārdi, lūk, jā, arī klausoties, es zinu jau šo sarunu, es jau uzreiz dzirdu, kuras frāzes man ļoti patiks, kur mēs forši tā aizplūdām. Es pat neatceros, ko mēs te darām, bet man patiks no malas sevi atkal pavērot. Līdz ar to tas tēls, pie kura es esmu arī šobrīd drosmīgi, jo tik drosmīgi, acīm redzot, beidzot esmu arī es pati. Un arī Vineta minēja daudzreiz drosmi, un ja man kādreiz teica, tu gan esi drosmīgs, man, kas tas var visi? Tas nav nekas tāds. Tad tagad es varu teikt, jā, es patiešām esmu izvēlējusies jaudīgi, drosmīgi, un tas ir to vērts. Bet saudzējot sevi. Es ļoti esmu pārkāpusi, ļoti daudz savu pārdarījusi, nesaudzējot. Izdedzinot, pārkāpjot atkal robežas, lai pierādītu kādam sevi, lai uzspiestu kaut kādu savu, vai es jūtu, ka man ir slikti no tā, bet mēs tā kā neredzam, nejūtam. Vieglāk jau ir citu kaut ko risināt dzīvē. Tā sevis mīlēšanas kanāls, es teiktu, un potenciāls ir vēl ļoti, ļoti plašs. Jā, bet ir forši atzīt arī. Tagad es esmu tāda, bez šīs vainas apziņas, kas arī ir taču izdzīvots, jā, kur es esmu bijusi slikta mamma, vai kur es esmu bijusi slikta sieva, vai kur es esmu bijusi slikta darbiniece. Caur vainas apziņu, caur šo sevis piedošanu, pieņemšanu, jo īsti jau es neesmu ļaunu gribēdama darījusi, veidojusi. Vienkārši tik apzināta vai tādā formā un redzējumā, tik šaurā leņķī vai platākā vai dziļākā es esmu dzīvojusi. Un tā bija. Un tā sevis kritika vai noliekšana, mēs jau baigi ātri visu šito, bet lūk šī
paslavēšana, apzināšanās, ka jā, un es esmu drosmīga, varbūt jā, arī iznest sevi tā, kā es tajā jūtos. Jo bieži vien tā es jūtos liela iekšēji, tā kā, bet izejot sabiedrībā, tu redzi, ka tu esi pa lielu priekš cilvēkiem. Es nedomāju fiziskā plānā. Vai es pat varu neteikt neko, bet tu redzi, ka cilvēki tā kā jau sevi pazemina, ko bieži vien mēs darām. Un tad man vienkārši gribas uzlikt roku uz pleca un teikt, tu esi lielisks, viss kārtībā. Nav augstāk, lielāk, zemāk, plašāk. Mēs esam tādi, kad mēs esam. Redziet, kā es izplūstu, es jau neprotu atbildēt. Mēs ļoti labprāt arī klausamies, jo šķiet, ka var tvert ļoti daudz ko no šīs sarunas. Tieši tā. Es tagad mazliet tā kā jau virzoties uz to noslēguma pusi. Mēs varētu pilnīgi noteikti vēl runāt jau. Un vēl tā saruna rājas aizvien nākamos jautājumus, bet tomēr ir šis te rāmītis, jā, kas mums ir laiks. Un man tāds jautājums, kādi tev ir vēl bijuši muzikālie projekti, radošās sadarbības? Nu, kā jau sākotnēji minēja, bija ar Kristīnu Mucinieci, vēl joprojām, es saprotu, tas notiek ar rakstnieci, jā. Tad ir Meklētājs ar Kasparu Tobi, tad ir Infini ar Dārtu Zvanneri, un Ievu Buiķi, Čels un Ķeltu Ārta. Kas vēl ir? Noteikti, ka vēl kaut kas, ko es nepieminēju. Kā tas notiek? Kā tas atnāk pie tevis? Un arī ilgstoši kaut kas arī turpinās saglabāties. Tas nav vienas dienas pasākums. Jā, radošā izpausme un radošā pasaule, viņa tiešām ir bezgalīga. Jāatzīst, ka cilvēki, kas ienāk manā dzīvē, ir katrs palīdzējis man atvērt, sajust, ko darīt vai nedarīt ar viņiem. Un tā arī ir atkal tā sajūtu darīšana, sajūtu būšana. Un jā, Kristīna Mucinieci, rakstnieci, esam nogājušas, izgājušas ārkārtīgi skaistus sākumus vispār ar projektu, kas tā arī saucās Ceļš un ceļinieks. Un šī pieredze arī bija ļoti drosmīga, jo tas bija tāds laiks, kad runāt par to, kad kaut kas notiek dzīvē citādāk nekā pēc plāna un mērķa, ko Kristīna jau sen raksta un uzraksta un ieliek šajā racionālajā valodā, var teikt, bet arī viņas sajūtu valoda ir ārkārtīgi tīra un viegla. Mūs saveda kopā pavasara studija pie Ineses Prisjolkovas, par ko es esmu Inesē ļoti, ļoti pateicīga, jo tur bija pirmie sākumi arī gongu skaņām, kā cilvēkiem, grupām. Un lūk, ar Kristīnu, jā, mēs joprojām, Kristīna raksta savu rakstāmo grāmatās, un es rakstu skaņās, mūzikās, un ar vien jauniem ceļojumiem Kristīna izceļo kalnus un vējus un uzraksta savus, un tad mēs tiekamies un radām atkal jaunradi. Es esmu ļoti par jaunradi. Un plūst tālāk. Un kas visiem, kam der, visi atrod, kas viņiem der, arī tas, kas tur pagātnē ir saradīts, gan mūsu kopīgais pirmais disks, kur ir gan viņas meditācija kopā ar mūziku, dzīvo saucas. Un tā mēs dzīvojam. Mēs tiešām turpinam dzīvot un radīt. Jā, pieminētais projekts Meklētājs ar arī ļoti foršu nosaukumu. Vienmēr, kas meklē, tas atrod. Un vienmēr ir ko atrast un satikt, arī tad, ja nemeklē. Un tādēļ Kaspara Tobja, viņa skaņu kosmos caur sintezatoriem, un šeit ir atkal tā elektroniskās mūzikas skaņu pasaulē ar manu akustisko un pieliekot balsi savu klāt. Mēs esam radījuši atkal tādu netveramu sinerģiju skaņu pasaulē, kuru nevar ielikt dziesmā, tekstā, kā cilvēki ir pieraduši.
Un te ir tas mūsu kosmos, un es esmu ļoti Kasparam pateicīga par viņa kosmosu, ka viņš ir uzticējis, jo, protams, ka Kaspara ikdienas mūzikas dzīve ir aizņemta ar Dzelzs Vilku grupu un jauno Jāna orķestri. Tad es viņu izķeru tad, kad sanāk, bet vasarās mums ir fantastiski koncerti uz ezeriem, uz plosta, cilvēki ir laivās un supos un krastā, un mēs kopā ar saulrietiem un ūdeni radām fantastisku dabas mūziku. Jā, Infinī, kur Ieva Buiķe ir čelliste, un mums arī ir mūsu projekts Stīgo disks, kas ir atrodams mūzikas vietnē SoundCloud. Tur viņu var atrast, kas ir arī 12 skaņu stāsti ar čellu, klavierēm, gongu, vokālu, tāda bezvārdu, atkal muzikāla. Tiešām mūzikas stāsti. Ķeltu arfa, mana meita Dārta Zvanere, kas mēs esam izvēlējušās abas gandrīz lielākos instrumentus, viņa arfu un es gongu. Nu, vēl var ērģeles izvēlēties, bet arī šādi mūzikas projekti bijuši, papildinot tavu jautājumu, tad ar ērģelēm un gongu skaņām ir bijušas baznīcu naktī, fantastiski baznīcu stāsti, kad savienojas ērģeles ar gongu skaņām. Nu, vēl tagad satiekot cilvēks, kas tur bijuši ir, viņi, šī ir tik ķermeniski paliekoša laikam sajūta, ka, lūk, tā šādi. Tad, jā, arī mūzikas projekts ar Elements, mūziķis Reinis Reķis, kas ir buņģieris un arī raksta savu mūziku, un ģitārists Emīls Aļens. Mums bija arī tādas mūzikas performances, stihijas, uguns, ūdens, gaiss, zeme. Lūk, un, protams, kad ir svarīgi kad šīs mūzikas, kad šie radošumi satiekās un redziet caur dažādām tā kā netradicionālām, un jo vairāk prāts neliek kopā kaut ko, jo vairāk man intuitīvi tas uzrunā, kāpēc mēs kaut ko grupējam, kāpēc mēs šķirojam, un tādēļ es ļaujos atkal sajust, es satieku cilvēku, iet un prasā, kā atnāk, kāds man to sūta, un atkal to kāds mēs varam interpretēt dažādi, galvenais mums pamanīt, jo ir tā, ka es neradu vairs notikumus. Notikumi izvēlas mani. Un man atliek būt vērīgai viņus pamanīt. Un sajust, kā es atsaucos, un kā manas sajūtas neatsaucās. Un te ir atkal tas, ka mēs ļoti daudz sadzīvojam to, kas nav mans. Tāpēc, ka es viegli pateikt, braucam tur, jā, braucam tur, ejam tur, daram, jā, ejam. Es pat neiedodu savu laiku paklausīties, vai man to vajag, vai es pateicu jā, tāpēc, ka tā ir vieglaiga, vai tāpēc, ka tu man uzrunāji, vai tāpēc, ka tur būs nauda, vai tur būs karjera, vai nav šo vairs prāta uzstādījumu, kas stāv pāri. Ir sirds, ir šī sirds telpa, ir mana sajūta, manas būtības enerģija, vai tas atsaucās, vai ir šī vibrācija rezonans, ka man to vajag, tas ir mans tas attīstības ceļš. Un atmošanās ceļš vienmēr ir nenoliedzot horizontālo, tāpēc, kad, kā es teicu, laiks, tu pati teici, viņš ir un nav. Horizontāli viņš ir, vertikāli viņa nav. Un te ir līdzsvars nenoliegt, jo bieži vien varbūt ejot cilvēku tādus savus atmošanās ceļus, noliedz to zemes laiku, zemes šos instrumentus, naudu. Nauda ir un nav. Es esmu laimīgs no tā, ka man viņas ir un nav. Dzīvum ir līdzsvaru. Un te ir tā balansa meklēšana starp to nenoliegt. Un es lepojos ar to, kad ejot arī šo atmošanās ceļu un arī es stāvu ar kājām uz zemes un jūtu šo sajūtu, cik svarīgi ir šeit dzīvot kā cilvēkam uz zemes un sajust, kas tiek dots no debesīm. Es pat man pilnīgi, es nevaru sev noturēt, man nāk tie vārdi, tā ir laimes formula. Patiesībā ir iedot laimes formulas atšifrējums. Tā ir šī sabalansētība, kā tu saki, saprast. Notikumi atrod cilvēku, saprast, vai tas ir mans notikums, un sabalansētība starp šo horizontālo dzīvi, jeb zemes dzīvi, un šo vertikālo izaugsmu, jeb garīgo atmošanos. Cik skaists, man liekas, tādu punktiņu uz īju uzlikt. Jā, un es domāju, ka pēc šīs sarunas mēs katru pie sevis noteikti vēl pārdomāsim daudz ko, kas izskanēja
arī no tevis, Kamēlī, vismaz es noteikti, jo pēc katra jautājuma gribas tā nedaudz paklusēt un padomāt par to, ko tu pateici, bet, jā, noslēdzot sarunu, mēs parasti jautājam pēc vārdiem, caur vārdiem izteikt kādu atziņu vai vēlējumu, bet šodien tev ir līdzi mūzikas instrumenti, un es gribētu lūgt tev noslēgt šo sarunu ar tādu mūziku, kāda šobrīd nāk caur tevi un caur šiem instrumentiem, un pielikt tādu skanīgu punktu. Uzī. Cik burvīgi. Un te ir stāsts par to, ko mēs runājām. Protams, man liekas, tās savas atziņas, sajūtas, atklāsmes, un, kā es saku, tās ir tādas manas atslēdziņas, ar kurām es esmu durvis atvērus un aizvērus, un ja kādam tas der, kā jau mēs viens caur otru, mēs esam viens caur otru, un mēs esam viens priekš otra. Tā ir tāda mana varbūt arī. Par sajūtām. Mums nebija norunāts, kad paņemt līdz mūzikas instrumentu. Un šis rīts, jā, sākas kāds ir mans rīts, un pa ceļam nāk sajūtas, kamēr tu mājās esi savā rīta rituālā, un ir sajūtas, ka ir skaņa. Nu, ja es braucu par skaņu, un tad ir kāda skaņa, taču prāts tev prasa, gongu vedīs. Nevedīšu, ir sajūta, nē, gongs tur nebūs, lai arī es zinu, ka mēs runāsim par gongiem. Pietiks. Es nebrīnītos, Kamēlī, ja tu arī gongu atradas. Jā, tad ir tās sajūtas, kas skan. Es pat nezinu vietu, kur vēl, zinu adresi, bet mēs esam burvīgi citas realitātes industriālā ofisā, ārkārtīgi skaistā, dizainiskā vietā, kur ir krāsa, forma, daba, un tāpat laikā tik industriāli spēcīgs, jā, un mēs sēžam tik skaistā manas mīļākās zaļās krāsas telpā. Un jā, es vienkārši ļaujos sajūtām paņemt, kad skan kokla, skan koklai, un tādēļ es tev atbraucot jau jautāju zvanu, vai var tā būt, ka es paņemu skaņu līdzi, jā. Tā kā es domāju, ka lai skan, un, protams, lai skan noslēgumā dziesma ar vēstījumu, kas ir caur mani atnācis, ar vārdiem ieelpo un izelpo.